Jā, lēma saģerties. Tā, cienījamie kanāla skatītāji. Šeit mums ir saime, kurā mēs ielaidām dējošu māti. Un redzat, šeit ir 2 korpusi. Viens būtu jāņem nost. Man tagad interesē un ir jautājums, vai augšējā šajā korpusā tā jaunā māte palikuši augstajā korpusā, vai viņai ir nogājusi apakšējā. No šī te augšējā es uztaisīšu vēl vienu saimīti. Jo man ir vēl viena dējoša māte. Nu, jā, šeit tātad mēs neredzam neko tādu, kas liecinātu, ka augšā būtu dējumi. Līdz ar to pieiesim pie apakšas. Tātad māte šeit ir dējoša. Ui, Dievs, koš. Dikti kodolīgas. Dikti kodolīgas šodien. Vējš, laiks visai nepatīkams. Vējains. Bet ko darīs? Rudens jau klāt. Kas šeit? Šeit ir ieliec kaut kāds šķidrums. Nu jā. Un šitos mēs varētu 4 rāmis tad arī šito augšu noņemt. Un vēl viens. Un ieziemot maziņu saimīti uz 5, teiksim, rāmīšiem. Tā, nokontrolēsim, kas apakšā darās. Cerēsim, ka māte ir Cerēsim, ka māte ir nogājusi šeit strādāt, tā kā tam vajadzētu būt. Reka mums ir vasks. Tā, šito mēs paņemsim sev. Ko tu pierdi? Pagaidi, klausieties, ne. Suka. Tūlīt. Ceru, ka māti nomušījušas nebūs. Tā, cik te mums ir andi? Neredz pilnīgi neko. Bišķi daudz, bet kas ar māti? Reku māte. Māti atradām, dējumus redzam. Vsjo. Tagad tā. Mums tā saimīte jānoliek tā, lai viņa mums, mēs viņu atstāsim šite, lai viņa mums paliek pa bārinīti līdz vakaram, jā? Es nezinu, varbūt atstājam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rāmjiem, ne? Nu. Nav ko tur šito. Kā 8. Šitos te un vāku. Meitene. Vāku dod. Vakfasteni. Tā, rakstam šita te. Tā visu huiņa. Šito es nesīšu uz mašīnu.
Tā, iesim sašaurināties. Nu, ja patika video, liekiet pirkstus gaisā, vēl varbūt parādīsim, kā mēs mājās izveidosim jaunu saimīti. Pirkstus gaisā.